Labdien, esmu Aija. Tā, es pat nevaru izdomāt tā īsti, kā lai atzīstos šajā mīlestībā, tāpēc, ka tā ir mīlestības produktu. Bija laiks, kad tieši tāpat kā Līgai, man bija pat bail braukt tajās dienās līdz Rīgai un atpakaļ uz saviem robežiem, jo bija jākavē autobusi, jo bija jāmeklē toaletes telpa, lai es sakārtotu sevi. Bet nu ir tā laime, ka jūnijā, laikam Inga, ja, tu man uzdāvināji šo dāvaniņu, vienu gabaliņu pēc operācijas, kad atnācis mājās, jo nepārtraukti apmeklējot ginekologus, man šie cilvēki, gudrie dakteri, draudēja katru reizi ar operācijām. Un, kā mēs sievietes sakam, kā dakteris teica, atkal pumpurāina tu esi, atkal jāiet uz tīrīšanu. Tas bija šausmīgi. Es nebiju vairs lietojama ne sev, jo nepārtraukti bailes no šī vārda, ka jāiet obligāti to darīt. Un tad, kad iepazinu šo brīnišķīgo lietiņu, es drosmīgi aizgāju uz operāciju, un es zināju, ka tā būs beidzamā reize, jo mani sagaida Ingas dotā dāvaniņa. To es sāku lietot katru dienu, arī tad, kad nebija kritiskā reize, jo, diemžēl, dakteri piedāvāja tikai ļoti dārgu preci, myomu, kuru noņemšot vispār mēneša reizes, bet tad, kad es kā normāls cilvēks padomāju, kā tad tā, es taču vēl arī gribu dzīvot, un esmu, lai arī tūlīt 50, bet tomēr diezgan aktīvi savā dzīvesveidā. Un vai man būtu jāatsakās no šīm dabas dotajām dāvanām, kas sievietei, es to negribēju. Un šī brīnišķīgā paciņa man šo iespēju dod. Es esmu šajās reizēs tikai uz 3 dienām, varbūt 4. Un es drosmīgi braucu ceļojumos un priecājos par to. Bet vēl vienu es gribu pateikt tādu ļoti labu vērtējumu, ne vairs no ginekologiem, bet no sava vīra, kurš mani novērtēja un teica tā, ej, Aija, kur tu esi bijusi? Es teicu, neko, es vienkārši, kas ir? Viņš saka, atceries, cik tu ļoti baidījies. Jā, cilvēks to 50 baidās un saka, nē. Bet šī brīnišķīgā paciņa ir tā, kas mums ļauj justies naktī forši, jo viņa atjauno arī to skaisto baudu. Nav jāskrien uz aptieku pēc siedēm, nav jāklausās ginekologa, ka tu esi sausa. Es esmu priecīga, es esmu laimīga, un mani bērni ģimenē mani ierauga kā mammu, jo es smaidu šajās dienās. Urā, pakatītei! Un ko es varētu jums pateikt par šo jauno kompāniju? Es esmu priecīga, ka es varu ar jums dalīties savās izjūtās un savā pieredzē. Man sauc Līga. Man ir 39 gadi. Kompānijā es esmu no septembra mēneša, bet pakatītes lietoju jau no jūlija mēneša. Lietoju 2 mēnešus sākumā, un tad sapratu to, ka gribu stāstīt arī meitenēm, jo man radās dažādas izmaiņas organismā, ja. Un pēc tam, kad iestājos kompānijā, ja, sapratu, ka varu pelnīt naudiņu, ar visu galvu esmu iekšā tajā, priecājos, bet lieta ir tāda, ka tiekoties ar meitenēm, es runājos un sievietēm, ir tāda problēma, kā vēdera izeja. Jūs varbūt tagad domājat, kāpēc es runāju par tādu lietu, ja, bet tā arī ir, kad ir problēma. Es, piemēram, man bija tā, ka es varbūt 2 dienās reizi apmeklēju toaleti. Tagad man ir tā, es lietoju jau no jūlija mēneša, un es eju 2 reizes dienā, un man vairs nav uzpūties vēders. Sevišķi es varbūt domāju, vecāka gājuma sievietēm arī tās problēmas ir ļoti lielas. Tā kā šī aņoma plāksnīte to atrisina. Es iesaku visām sievietēm pamēģināt. Vienīgi nedomāju to, ka varbūt 1. mēnesī jums viss atrisinās.
atrisināsies, vajag tomēr laicīgi, tas ir atkarīgs kā kurai sievietei. Un otrs runāja par gripu, man ir meitiņa, 16 gadi, un viņa tikko 3 dienas atpakaļ saslima, sapirku viņai zālītes, viņa saka, māma, tu man nenopirku deguns viņai galīgi ciet. Es domāju, kur es tagad skriešu? Domāju, atcerējos, man taču ir dakteris mājās. Izņēmu plāksnīti, pārgriezu uz pusē, samitrināju, saku Santiņa, māma, es nelikšu. Ieliku viņai nāsīties, palika viņa lūtā guļot, temperatūra viņai gan bija augsta, 39. Pēc pusstundas eju, skatos izņēmusi. Es saku, Santa, kāpēc tu izņēmi? Māmu, man ir viss kārtībā. Deguns atgāja vaļā. Tagad, protams, viņai iesnas deg, bet nav vairāk tas, kā teikt, ciet deguns, viņai viss ir vaļā. Tā kā, lai dzīvo viena lēt. Labdien, mani sauc Anna. Es ar šo produktu iepazinos 2008. gada augustā, tad, kad sanatorija kopā bija ar Ingu. Viņa man bija istabas, blakus istabas, biedrība. Un viņa iedeva man vienu mazo paketīti. Pačaldīt, apskatīt, izmēģināt. Un pastāstīja arī par to, ka ir iespējas ar to pelnīt. Un braucot projām no sanatorijas, es Ingai pasūtīju jau lielo paciņu. Un pēc pāris mēnešiem es arī iestājos. Iestājos no sākuma tā kā lietotājs. Domāju, savedīšu kārtībā savu organismu, jo tiešām tās bija kritiskās dienas uz to brīdi. Tagad es viņas saucu par svētku dienām. Jo viņas katru mēnesi atnāk kā svētki, kurus tu gaidi ar prieku, kad nav ne spazmas, ne sāpes, ne lielie plūdi, nekas tas viss cits. Bet biznesu es atstāju bišķiņ tā malā. Bet tagad izvērtēju, ka es esmu palaidusi ļoti daudz ko garām. Vilciens ir aizgājis, bet es vēl iekāpu viņā atpakaļ. Jā, paspēju, tā var teikt, arī to. Un vēl ko nemanot, tagad sēžot, domājot, izvērtējot, konstatēju, kad es biju jau entos gadus, no 25 gadi ar spiedienu, asinsspiedienu, ja? Un vasarās, kad tie karstumi, tu gribi atpūsties, bet tev spiediens, tu sēdi kaut kur vaisākās telpās, tu nevar ne pasauļoties, ne papeldēties. Un es biju jau hipertonikis hroniskais pie daktara, un tas ir ierakstīts medicīnas vēsturē. Tad es jau pusgadu, man plauktiņā stāv tabletes. Es viņus domāju, ka, varbūt vajadzēs. Bet, diemžēl, un par lielu... Diemžēl dakteriem tas, jo viņiem viens klients izpaliek, jā, un aptiekai arī nebūs noiets uz zālēm. Bet es jūtos ļoti fēni, un šovasar nodzīvoju privātu mājā visu vasaru, izbaudīju visus vasaras priekus, visus vasaras darbi, kas bija jādara, un es nelietoju nevienu tableti. Labrīt, Vinalaiti jāsaka. Mans vārds ir Aiga, un esmu kompānijā jau no augusta sākuma. Tad, kad šis produkts nonāca manās rokās, es vienkārši sapratu, kā teica Līga, ka tas būs vajadzīgs, kurai sievietēm tas būs kā maize. Jo saskaroties, ejot cauri vai pirmdzemdību un pēcdzemdību pieredzē, saskāros ar problēmām, kuras cēlonis bija šīs dienas situācijas būtu iespējams novērst. Toreiz tādu produktu es vēl nezināju, un tad, kad es ar šo produktu iepazinos, es sapratu, ko tas var pasargāt, teiksim, arī jaunās māmiņas. Vienu lietu vēl gribētu pateikt tieši par paketēm, kad arī pēcdzemdību periodā ļoti aktuāls ir arī, teiksim, šīs čūliņas, kas veidojās pēc dzemdībām. Un tagad es gāju pie sava ārsta, un ārsts teica, ka ir tāda lieta kā piededzināšana, es centos atrunāt un teiksim, dod man vēl laiku un teiksim, izrakstot attiecīgus medikamentus, es varētu ar to tikt galā. Bet es esmu no tiem cilvēkiem, kas vienmēr lietojas homeopātiju un teiksim, ar daudz līdzekļu metodēm centusies gan savu, gan vīri, gan bērnu veselību, teiksim, uzlabot.